Labdien! Es esmu Ance Krause. Pēc profesijas es esmu mūzikas skolotāja. Bet vispār savu radošo daļradu saistu ar dziedāšanu. Esmu dziedātāja, kura pārsvarā izpildu latviešu mūziku. Un vēl noteikti es vienmēr savā biogrāfijā pieminu to pat īstenībā es pieminu sākumā. Es esmu 3 meitu mamma. Un tas ir arī tas mans vislielākais dzīves piepildījums. Mana saikne ar Līgu ir tāda, man pat telefonā Līga ir ierakstīta kā Kaja mamma, jo tad, kad es strādāju Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā par dziedāšanas skolotāju, tad Kajs bija mans skolnieks. Un tieši ar Līgu es iepazinos tieši šādā veidā, koncertos, kurā uzstājās Kajs, un pēc koncertiem bieži vien satiku viņa mammu Līgu. Tagad pastāstīšu par gleznu. Gleznas nosaukums, ko ir devusi pati māksliniece, ir mīlestība uzvar visu, jeb amor vincit omnia. Glezna ir eļļa uz audekla, 80 x 70 centimetri. Skatoties uz šo gleznu, man uzreiz ienāca prātā viena brīnišķīga dziesma, kas ir no Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes rokoperas Kalpēn mans mīļais, bet varbūt tik ļoti šo dziesmu nevajag sasaistīt ar pašu tādu galveno šīs rokoperas sižetu, jo, manuprāt, šī dziesma ļoti raksturo tādas jaunības, maksimālisma ideju. Labi, nodziedāšu to. Es gribu jaunu kleitu, es gribu it visu jaunu, un nodzēst kā tāfeli skolā pasauli veco un ļauno. Jo mana zeme ir jauna, jo manas debesis jaunas, un man it nemaz nav kauna, ka esmu tik jauna, jo mana zeme ir brīvā, jo mana sirds vēl ir brīvā. Un man it nemaz nav kauna, ka esmu tik dzīva. Es gribu matus vaļā, gribu, lai plīvo tie vējā, un runāt ar pasauli vēlos, dzējā vien dzējā. Jo mana zeme ir jauna, jo manas debesis jaunas, un man it nemaz nav kauna, ka esmu tik jauna, jo mana zeme ir brīvā, jo mana sirds vēl ir brīvā, un man it nemaz nav kauna, ka esmu tik dzīva. Man ļoti patīk vispār Līgas stilistika. Tas vienmēr ir kaut kas kosmos, enerģija, kaut kas it kā tāls un neaizsniedzams, tomēr ļoti klātesošs. Liekas, ka varbūt centrālais tēls ir tāda liela galva, taču uz tās labajā malā ir attēlota meitene. Tāpēc bija arī šī dziesma. Es gribu matus vaļā, es gribu, lai plīvo tie vējā, un runāt ar pasauli vēlos, dzējā vien dzējā. Tā es arī to redzu, ka šī meitene iemieso to, ka viņai visa pasaule ir vaļā, un tā ir jaunība, ka viņa nebaidās no tā, ka viņai šī pasaule ir vaļā, jo bieži mēs kļūstam pieauguši un gribam visu ierāmēt aizvien ciešākā un šaurākā rāmītī, un bieži vien neatļaujamies lietas, baidoties par to, ko kāds par mums padomās. Un man liekas, ka
jaunībai līdz ar to piemīt šī tāds egocentrisms, kas ir ļoti, ļoti vajadzīgs arī tajā vecumā. Šī meitene man ļoti asociējas ar manu meitu, ar manu vidējo meitu Kati, kura jau no bērnības parādīja to, ka viņa ir sava ceļa gājēja. Viņa nedarīja, un arī vēl līdz šim brīdim nedara tā, kā to dara citi. Reizē man viņu gribas pamācīt par to, ka, bet Kate, paskaties, ja tu iesi pa šo ceļu, tu to sasniegs ātrāk. Bet viņa tomēr izvēlas darīt tā, kā viņa to redz, dzird un sajūta. Un tad, kad es tādā lielākā laika nogrieznī paskatos uz viņas izdarīto, tad man šķiet, ka viņa ar to savu atļaušanos un ar to savu brīvību ir tai savai darbībai piešķīrusi pilnīgi citu noskaņu, pilnīgi ne tādu, kādu es atkal ar to savu rāmīti redzu. Vispār bērni, mani visi trīs meitas, ir mani lielākie dzīves skolotāji. Gleznā ir redzama arī māja, kas man uzreiz asociējas, ka lielajā visumā vienmēr tu vari atrast arī tādu savu vietu, savu piederību. Un man noteikti arī tās ir mājas. Man ir ļoti svarīgas mājas. Es neesmu tāda, tāda pasaules pilsone, ka es jūtos visur ļoti labi. Vēl ir arī koki, kas varētu būt kā saikne. Lai arī tas ir tāda varbūt kosmosa vēriens, bet tā ir arī tomēr saikne ar dabu. Un es pat zinu, kā Līga šos kokus iespējams ir veidojusi. Tie ir pirkstu nospiedumi. Jo reiz mums ar Līgu bija brīnišķīgs projekts, SOS ciemata bērnu projekts, kurā mēs gleznojām kopā gleznu. Es ļoti priecājos, ka es arī varēju ar savu mazo Artaviņu šajā piedalīties, un tad mēs tieši tādā veidā arī veidojām šos kokus, un tad tā glezna kļūst pavisam personiska. Un tā ideja par to, ka no šī pirkstnospieduma izveidot koku, man liekas, ir tāda ideja daudz dziļāka, tā ir tā saikne starp cilvēku un dabu, kas ir nesaraujama, ko reizēm mēs cilvēki dažkārt aizmirstam. Jo arī man grūtos brīžos tiešām viens no tādām labākajām zālēm, jeb tāds glābējs, ir tieši daba. Un tā lielā galva kosmosā ir ar seju. Un man vispār jau ļoti patīk, ka es tieši arī tā aprakstu, ko es šobrīd redzu, jo man ļoti vienmēr patīk mākslinieki, kad saka, nav pareizi un nepareizi. Māksla nav arī domāta tikai izredzētajiem vai tikai tiem, kuri pazīst tehnikas vai dažādas mākslas veidus. Un tas ir tā, kā es to redzu. Un, ziniet, tā lielā galva, es iedomājos to kā tādu kaut ko augstāku. Citi varbūt to sauc par dievu. Es visbiežāk to saucu par kaut kādu augstāku ārēju spēku, kuru es jūtu. Un, ziniet, un vienmēr kā likās, ka mēs it kā tiecamies to augstāko spēku un ka mums vienmēr ir, varbūt tā sajūta ir tāda, ka mums tam augstākam spēkam ir jāizpatīk. Šai galvai ir arī seja. Un tajās acīs ir parādīts tas, ka tas augstākais spēks jūt arī mani. Un ka tas jūt nevis mani, kad viņš uz mani skatīsies man uz pirkstiem, ko tu tur dari, ka tas nav pareizi, tas ir pareizi, bet ka tā ir tāda pavisam patīkama klātbūtne, ka tas ir kā tāds mierinājums, kā lai arī kādi vēji pūtīs, vai lai arī kādi viļņi sabangosies tavā dzīves okeānā, ka tu vienalga noturēsies laiviņā. Jā, reizēm tas būs grūtāk, bet tu noturēsies. Skatoties šo gleznu, tā ir ļoti, ļoti laba sajūta. Paldies!